šī sērija būs par benzīnu, hibrīdu, BMW un cik ekonomiski var aizbraukt no Vācijas līdz Latvijai. Vienā rāvienā, vienā dienā, 17 stundas. Aptuveni mums ir 1800 km. Es ceru, ka 17 stundās pievarēšu ceļu. Esmu piepildījis pilnu bāku, kas bija 40 litri, ja nemaldos. Tagad mēģinu viņu pielādēt arī, lai ir pilns. Kāpēc es visu šo daru un gribu paskatīties, cik var nobraukt, cik ekonomiski var nobraukt, jo biju taisījis YouTube sēriju mūsu kanālā par elektroauto apskatu, kāda ir jaunuma un kāda ir nākotne redzama. Un tad daudz man rakstīja par hibrīdiem. Es tur iehēto nedaudz hibrīdus, jo liekas, ka hibrīds ir domāts tikai braukt pa pilsētu. Ja tev ir nepieciešams hibrīds un tu bieži pārvietojas pa pilsētu, perfekts risinājums. Ja tu bieži pārvietojas ārpus pilsētas, kas ir garie gabali 100 līdz 200 km dienā, es neiesaku hibrīdu. Daudz man rakstīja, nē, man ir ekonomiski, tur 5 ar kaut ko litri, tikai uz 100, es tur braucu 100 līdz 200 km. Tāpēc šajā video es gribu pārliecināties, ja mēs nobrauksim tuvu 2000 km, cik tu viņš beigās būs ekonomiski, kāds būs vidējais ātrums, kad beigsies jau elektrība. Un jātankojos gan būs bieži, jo bāka acīm redzot ir ļoti maz. Bija gaidījis, ka būs 60 litri vismaz. Tā kā jā, mēģināsim laist uz Latviju, bet pirms tam mums ir vēl viens preps. Tas ir facelifts, ko cilvēks ir iegādājies pie mums Vācijas laukos. Bet preps ir arī ies uz Latviju, bet šī gadījumā cilvēks brauks pie mums uz Vācijas laukiem, pats savā gaitā ies mājās. Mums viņš vēlāk gan jāsavāc ir Dortmundas lidostā. Es ceru, ka viņš būs arī atverts filmēšanai. Tad arī viņš pastāstīs, kā mūs atrada varbūt un kāpēc izvēlēs tieši arī hibrīda 3. sēriju. Gan viņš man sarakstīja, kad sarakstījāmies, prasīja, kāpēc tik lēti, vai ir kaut kādas problēmas. Cena tiešām bija laba. Pie mums Vācijas laukos ir daudz labas cenas, un ja tu gribi vēl labāku cenu pirms auto ir atnācis šeit, tad tev ir jāsako mūsu WhatsApp kanālam līdzi. Tur tu vari ietaupīt no 1000 pat brīžiem 1500 eiro. Tā kā sako mums līdzi WhatsApp grupai, ja tev interesē, raksta augšā. Un, protams, arī var apskatīt, kādi auto pieejami šeit mums uz vietas. Tad mēs arī sīk video varam aizsūtīt apskatus video. Un, jā. Ja tev ir kādi jautājumi, droši rakst mums augšā. Un atceramies arī, ka Vācijā mēs braucam apskatīt klientu pasūtījumus, jo tas ir kaut kur Dortmundas reģionā. Tā kā pie Kalvīta arī varat pasūtīt noteikti auto. Ko atlaidām uz lidostu pakaļ klientam, lai viņš trojku savāc, kas no Latvijas, precīzāk no Viļņas ielido uz Viļņu. Viņi ieteica, lai ar luks autobusu aizbrauc. Skatīsimies, kur viņš ir. Kā nav devis ziņu, varbūt kaut kur es viņu redzu. Kamēr gaida tie lidostas klientu, tikmēr viens pa daudz iedzērs, tad cirkrādi. Policists pat aizskrēja viņu laust. Viņš tad tāds bravūrīgs gāja, bet ka salauz tagad laikam raud vai ko var dzirdēt. Reku nāk mūsu draugs arī. Es tak teicu, ka sašņorēs. Nav priecīgs. Viņa reku jau arī sašņorē. Es tak teicu, ka kaut kas tāds būs. Parasti Dortmundē lidostā ļoti bieži kāds sašņorē, kad nolaižās lidmašīna. Ļoti bieži. Gandrīz katru otro reizi, vien brīdī katru reizi. Gaida 40 minūtes. Džeks nav. Cerams, ka viņam viss kārtībā. Kaut gan reku tāpat būtu policija. Viņš būtu gājis garām, tev būtu uzmetis ar roku. Turpinām gaidīt, gan jau viss ok. Cerams, bez vēl papildus piedzīvojumiem, kā mums tikko bija. Kā lēši izdomājuši. Beļģijā piereģistrēt, dabūja rakstisko numuru. Un tad naudas pa Vāciju. Ar noslēgt. Reku jau nāk klients. Es jau redzu, ka meklē. Čau! Vai jums tā normāla vasara? Tā izskatās 42.
Es savācu klientu no lidos. Andis atbrauc pēc 3. sērijas. Esam šitādi sagatavojuši viņam ar visiem numuriem. Zeltenās numurzīmes viņam vispār nebija jāčakarējās. Dortmundas lidostā, kā jau redzējāt, mēs viņu savācām, mēs viņu sagaidīja, iekāpa, atbraucām, parakstījās, iekāpa mašīnā un brauks uz mājām. Kāds ir plāns, cik ātrā laikā aizbrauks? Nu, es domāju, 17 stundās vajadzētu tikt. Nu, tu brauks taču šokarā ārā vai šokar? Nē, paliksim viesnīcā. Nu, varbūt, ja tu paliec viesnīcā, es rīt braukšu 3 ārā, es nezinu, cikos tu mums jāsarakstās. Varbūt vēl tiksimies pa ceļam. Un, kāpēc tā saka? Jo es braukšu ar facelift hibrīdu, tieši tāds pats. Es jau Andim pa ceļam stāstīju, viņš man tieši arī piekrita. Vai hibrīds tiešām būs ekonomiski braucot no Vācijas pa šosei? Viņš arī saka, ka mēs neierakstīsimies piecītī. Tev arī šķiet, ka nebūs. Nebūs 5 litros, nebūs. Tāpēc arī domāju, ka nebūs 5 litros. Iepriekšējos jau to video, kā jau minēju, mums rakstīja, ka piecītī. No es neticu, ka šitie būs piecītī. Andim uzlādi gandrīz veicu pilnu. Šitam es ceru, kad ir pilnu. Tā ar kabeli noņēmos visu dienu. Cik hibrīds laikam lādējās, kaut kāds 12 stundas bija. No šim izskatās gandrīz pilni 38 km var nobraukt. Bāks, starp citu, bija maziņi, iepildīja degvielu 40 litri. Es domāju, Andim tas pats ir 40 litri, ka mazas tās bāks ir. Nu, redzēs, beigās ar viņu arī sazināšos, kāds būs vidējais patēriņš, kurš būs uzvarētais ekonomikas ziņā, vai ne? Es saku, ka godīgi es centīšos netaupīt, braukt nevis ekonomiski, bet dinamiski. Jā, normāli, teikšu tā ir. Jo tāpatām līdz Kaunijai var ritīgi bliest, pēc tam ir gan jāskatās tās robežas. Vai Andi, bet sen, es gribu viņam teikt, vai bija grūti atrast mūs, bet izrādās viņš jau pie mums ir pirts senāk auto paziņam, un tad vēl Tukumā bija TikTok un vispārējais. Tukumā vēl bija skatīties tādu facelift, tā kā beigās zināms džeks, un kā braukšana bija no Viļņas, bija viegli? Viegli bija, ideāli, nebija tālu jābrauc, vai pat visu notiekās. Nu, man arī tā liekas, kad ir visērtāk iekāpa autobusā Rīgā, aizbrauc līdz Viļņai, mēs tev tāpat savācam, un pēc 10 minūtēm jau esam placī. Perfekti. Tieši tā, es arī gribu teikt, perfekti. Tā kā labi turpināt skatīties, kā mums ies ceļš. Andim es noteikti ar novēlu veiksmīgu ceļu, ekonomisku. 5 litros. Sev var noteikti tāpat, un visticamāk tiekamies jau ar manīm rīt no rīta, un ar Andi, es domāju, mēs sarakstīsimies pa ceļam ar balziņām WhatsAppā, jo es gribu arī noskaidrot noteikti, kā viņam ies. Tā kā turpini skatīties. Tikko Andis izbrauc, viņš man vēl bļauj saka, nu tad spiežam nulles un redzam, cik būs. Es lieku kabeli iekšā, lai jaunajam īpašniekam, kas ir arī latvietis, kas nopirkt šo facelift, lai viņam viss ir kārtībā. Nu tad spiežam nulles un lēnām braucam. Tiekās jau rīt no rīta, bet ar jums jau drīzumā. Nu labrīt, esmu cēlēs, esmu gatavs. Jāsaka, Vācu laukiem pagaidām. Tā, 3:20 pulkstens, 3:21. Laižam tad skatījos veizu 18 ar kaut ko rādīja. Gan jau laiks mainīsies. Būs gan jau vēlāk, jo kaut kādi korķi svētki vēl, kas ir līgo. Tagad 21. ir tuvojās, tad varbūt arī kādi brauc vairāk autobusu, lielāks satiksmes līgo vai kaut kā tam līdzīgi, bet to redzēsim. Ārā 23,5 grādi. 23,5 grādi. Diezgan. Uzliekam 0 litru stundā. To mainīšu pa ceļam, lai ir kilometri, kilovati un 0,0 kilometru. Tad sākam braukt. Lai veicās tev, Kristap! Un skatieties, cik tad ekonomiski var nobraukt ar 3. sērijas BMW benzīnu hibrīdu facelift, un klients prefu brauc tieši tādu pašu, cik viņš ekonomiski nobrauc. Cikos viņš būs mājās, noteikti, un cikos es, bet cik saprotu, klientam nav darīšanas Polijā, tā kā lēnām laižam, gaidam saules gaisu, un tad jau brokastojam vispārējā.
Nu, es domāju, kad es esmu mazs, ja? Ka es esmu baigi tur ātri, agri piecēlēs. Ko Andis, kas brauc ar otru mašīnu klients? No labrīt, jāceļās ar augšā. Šito te, es pārgāju tagad, kad ir 3 kilometriem robežas Polijā. Principā es aizvilku līdz robežai, pāri Polijas robežai, kroči ar Bāku. Tagad pielēju pilnā kā poļos. Ja man uz bāni bija vēl propka, kaut kāds pusotru stundu nostāvēja, jo bija mašīna viena dega, tur bija aiztaisīts bānis ciet. Kroči tagad iegāz otro Bāku, valkam. Es biju domājis, ka es neesmu diezgan agri piecēlēs, gan jau Andis guļies, viņam būs priekšā, viņš pāri jau Vācijas robežai tikko pārlēdz. Ko man jāiespēj tad būs? Jāsāk tad dot ručkā. Baigi gan zibeņo, bet ziniet, kas man patīk Vācu laukos? Ka mēs esam tuvu A2, A1 bānītim krustojumam, kur ir helīts, gan jau fūris zina. Tu nogriezies uz A2 bānu, nākamais, tu brauc tikai taisi un nākamais pagrieziens ir Lietuvā. Pa labi, ka tev jānogriežos Kaunas bāni. Tagad tikai taisi, tu nekur nevar apmaldīties. Tā situācija, ko parasti saka cilvēki, kad uz Vācijas autobānu dīvaini es braucu 180 kruīzā un mani policija pa labi tūlīt būs. Skatīsimies, iesim uz atzīšanu, es vienkārši ideju joslā turos. Tad ir tiešām tā jocīga sajūta. Pagaidām pēc gaismām viss izskatās ok. Nav nekas slikts. Nevajadzētu būt, tur nav ātruma ierobežojums un tu paliki spoguli aizmugurē. 4:37 vismaz gaišs palikās. Vieglāk uzreiz braukt, jāpabrokasto, bez kā Andim iet. Tālāk uzrakstīšu viņam, man vēl līdz Bākai, tukšai 300 km rādās, līdz Latvijai 1581. Bet izskatās, ka laiciņš būs vismaz labs, tas ir labi. Satiksme nav tik traki, kā bija domājis. Bija domājis, ka daudz no Anglijas brauks uz Jāņiem. Parastā uz svētkiem ir diezgan liela noslodze, bet iespējams tas vilnis jau ir garām. Nobraukšu jau iepildīties. Tad višķīt maliņā 3 minūtes. 55 kiļi rādās, netik pat līdz Polijai, bet te pagaidām izskatās, ka labi cena daudz maz vismaz. Un tad cik mums sanāks? Ātri jānotīr vēl bloks. No mušām. Ūdens nav, nekas. Pamēģinās ātri. Tā, cik mums te rādās? 28 eirus, 4 litri. Nav daudz, nevar iepildīt tajā Bākā. Baigi daudz nevar iepildīt. Bet es arī biju domājis, ka es līdz Polijai tikšu. Īstenībā ar tādu braukšanu jau. Bet baigi tukšais bāns var atļauties braukt. Tas 180 kruīzā. Tur vispār bez kaut kādiem apdraudējumiem. Un tu uz to bānu arī nejūt to ātrumu tik daudz, kā Latvijā, teiksim, justu. 130 liekas, ka tu brauc, tā kā Latvijā 120 maks. Tā, lūk, turieši, numuriņi. Vai numuri nemaz neaidze. Viss, tā pilna. Tā mums sanāk tā. 68 eiro, 35 litri. Jā, 40 litru Bāka. Varam 454 km nobraukt. 8,4 rāda vidējais, jā. Tā braucot arī mums ir Andis atbildējis, apstīsimies, ko Andis saka, kā viņam iet. Man ir palicis 180 līdz Varšavai. Principā iebraukšu tagad pa Lonkā, jāpaņem kafija, stundelis pagulēju.
Nu jā, tāpēc jau tev aizgāja bāķeli 180. Man jau vakarā tur jau baigās satiksmi, baigi mums nepaspies. Tur kaut ko bišķiņ tur palidoja vienu brīdi, bet tā baigi nē. Tāpēc, ka, pa lielam. Un poļos es dabūju Polijā, es pārbrauc pār robežai, tur bija pa eiro 38, es dabūju beņģu. Normāla cena, it kā. Jā, tie 180 ir vēl. Nekas, gala beigās salīdzināsim. Pirmdien jau es aizbraukšu uz Stukumu, man vajag uz Stukumu, es iebraukšu, tad mēs saliksim, cik ekonomiski katrs ir braucis. Labās ziņas, ka viņš ir dabūjis jau lētāk degvielu nekā es. Tas jau pirmais plus viņam. Otrais plus bija tas, ka viņš vairāk nobrauc. Laika ziņā redzēsim, cik ātri es varēšu aizbraukt līdz Latvijai un cik Andis. Tā kā viņš arī minēja, noteikti jāuztais arī ar viņu video, ja viņš saka, ka rīt būs Stukumā vēl jau interesantāk būs, tad jau salīdzināt. Pirms tankšteles ieraudzīju Frankfurt Oderu pie Berlīnas. Atcerējos stāst, kā pirmo reizi zina Audi A4 2005. Gada no Vācijas 11 gadus atpakaļ. Aizlidoju. Kurā pilsētā, pat arī viss neatceros, bet arī kaut kur NRV. Katrā ziņā un tie spānietis paņēma to Audiku. Visu dienu sakārtojam papīrus, dokumentus, numurus. Bija 2 vai 3 dienā iekāp mašīnā un brauc un tā bez apstājas līdz Latvijai. Bet kur ir tas stāsts pie robežas ieraugt to Frankfurt Oderu. Es domāju, kur man tā navigācija vēd uz Frankfurt. Zvanu pātrim, man kaut kas nav navigācija. Es esmu pie Frankfurts, kā tas var būt? Es tak uz Latvijas pusi braucu. Jā, pirmo reizi noķēru tādu kalpa. Jauns bija nesaprāt. Tad bija arī vienalga pa auto stāvokli un galvenais tas piedzīvojums atbraukt. Tagad es braucot uz 180 kruīzā domāju, man ir riepas paredzēts, lai es varētu braukt uz 180. Gan jau ir šitādam bendim. Tajā laikā tev pliks riepas vai kāds, viena nav galvenais, lai tev tik iet uz priekšu, lai tu esi piedzīvojumi pilns, kā saka, un ātrāk mājās. Bet beigās es aizbraucu ar to Audiku uz mājām. Tā arī viss ceļš bija it kā veiksmīgs, bet nākamajā rītā braucot uz CSDD, viens rādīja kreiso pagriezienu, es gāju viņam garām, viņš pēkšņi iezdomāja pa labu, un tad es sasitu Audiku. Kaut kā tā. Bet man ir palicies līdz tukšai bākai 108 kilometri un līdz Frankfurt Oderē 84 kilometri. Tagad skatāmies, es laikam līdz poļiem netikšu kā Andis, bet tad došam ziņu pie pirmās tankšteles, kā jau solīju. Jā, līdz Berlīnē rādās 100 kiļi, ka palika. Bet laiciņš labs, ne? Un forši braucās, liekas, daudz maz raiti. Bet ekonomiski nebrauc. Saka, man diezgan tukšs bija bāns, 180 ieli kruīzā, un man bija forši tiešām gāja. Autiņš labs. Maucam uz priekšu. Andim nodot ziņu. Laidīsim pa tālāk. Nākamā pietur poļos, gan jau uz autobāni jāpildās. Redzēsim, cik daudz būs jāpildās. Pirmajā reizē iztērēju 70 eiro, 69 eiro, cik bija tagad, kaut kāds 64, jā, kaut kas tāds. Jāsareiķina kopā, cik beigās degvielā iztērēsies, lai var saprast, cik maksā ceļš. Polijas bāns laikam izmaksā kaut kā 35 eiro, tā varētu būt kaut kas tam līdzīgs. Tā kā jā, laižam tur. Bieži vien cilvēki saka, ka maksas Polijas to bānīt nav jēga ņemt. Es nezinu, man liekas, ka ir jēga samaksā kopā tur tos 30 vai cik eiro, bet tomēr tukšāks ceļš ir vieglāk braukšana. Es uzskatu, ka ir vērts ņemt. Nezinu, kā tev šķiet, raksta komentārā, vai arī kā tu esi darījis. Nerunājot iepriekšējos laiks, ka bija jābrauc šitie līkloči. Tagad jau smulk bērns iet līdz Kaunijai. Tikko parādīja līdz Varšavai 350 kili. Viņam bija laikam 60, 300 km atšķirība.
Kā jums liekas, ir reāli noķert vai nav? Tas ir iespējams vai nav? Mums tagad ātrums 185. Viņš teica, ja es uz 260 braukšu, tad varbūt lejšos tiksimies. Skatīsimies. Varbūt noteikti stuvojos, bet vai pietuvošos līdz galam, nu, redzēsim, kādu satiksim. No Antiko Polijas robeža. Te jāmēģina tev noķert. Interesanti, ka braucot uz tādu ātrumu, cik riepām grādi 40, 35, 34, 39, aizmugurē karstāks. Kā ir, tā ir liela temperatūra vai normāli? Jā, ārā 23,5. Nu ko, poļu robežu 140 metri bija atlikuši. Iebraucam Polijā, degviela 311. Polijā būs jātankojās. Bet nu līdz Polijā viss veiksmīgi. Trafiks vispār nav. Ļoti tukšs ceļš, baigais pluss. Izskatās, ka man stādinās nost. Bet nestādīja, nē, viss ok. Es biju domājis, ka man raus nost. Tā nāca ārā, likās, ka būs, nu. Nav zaudēts laiks. Pirmais maksas punkts poļos. Brīnums, ka Vācu rādio vēl iet. Tad, man liekas, biļetīti tik jāaizņem būs, ne? Biļetīti. Hops. Oi, helps, nevajag man help, paldies. Atvainot. Netīšām help iespēt. Nu, nekas. Jo 194 ar vēl nenogurst. Pat nav tā, ka spiestu es galu vienkārši ripīt pa kalniņu lejā. Tāpēc saku, poļu maksas bāns ir to vērts. Daudz teiks, ka ir ierobežojums 140, bet bieži vien tu brauc uz kaut kāds 160, 170, tev tāpat iet garām. Ants kaut ko atsūtiet. Nu, tev jāmoc. Es tagad tūlītām, man kaut kādi kilometri 35 ir, es esmu Varšavā. Tā kā, ja tu pavilksi 260, moškam sanāks mani tad. Kaut kur pie lejušu robežu pie lejušiem satiksimies. Pie Varšavas normāls jau sākās kārtīgi vasara, jau atkal jau 27 grādi, jau plusā jau viss notiekās atkal. Viss mākoņi pazuda, viss saulīt spīd, viss ir atkal vasara aizgājusi. Nu jā, man te bija arī internetu problēmas. Tagad esmu Polijā, bet jā, līdz Varšavai, man liekas, ir vēl kāds brīdis. Tad es tev došu zinu, ka būšu Varšavā. Pagaidām veiksmīgi. No jā, viņam ar labi iet, lai arī kā es censtos un cik būtu tukšs ceļš, tik un tā nevar viņu noķert. Bet nu, tas jau bija gaidāms, jo, kad es izbraucu, viņš bija pie robežas. Tas ir diezgan liels gabals. Bet vai viņš ir uztankojies, nezinu, jo man jau atkal tūlīt būs jātankojas. Un ko, Varšava rādās 290, nākamais maksas punkts ir klāt. Jāskatās, kur tankoties, vēl aizvien degviela ir, bet nu 75 kg rādās. Un pagaidām rādās Range Low. Es ceru, ka es nebūšu kā Timrots saka loks, ja nav degviela iekšā. Es vēl redzēju, degvielas uzpildes stacijas ziņu. 47 kg vai braukt, vai jau jābūt pēc 40. Sūlīt, ka jābūt, nevar nebūt. Ja nebūs piedzīvojumi, kas nav vajadzīgi, Baigais Dočekovs sākās. Atkal maksas punkts. Ants saka, ka viņam arī besīgi tās mazās bāgas. Man arī tas hibrīdam noteikti mīnus gariem gabaliem. Bet kā jau iepriekš minēju, hibrīds nav domāts gariem gabaliem. Viņš vairāk pilsētā. Tāpēc jau tās bāgas ir tik maziņas. Bet baigais laiks, tā! Ritīgi līdz. Nu ko, esam
Degvielas uzpildes stacijā. Super. Sanāca. Jāiet dzen. Andis. Bez tolets, bez ēšanas pauzēm jāmāc. Runā joks. Tik traka nevar. Jāizkustās tagad. Neko arī kungs mazgā. Es arī ritīgi tālbraucēju prikal šitie. Čik, čik. Jārbišku. Čik, 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 čik. Vēl. Cik bieži šito ziepjūdens maina. Kā izskatās no priekšu. Ļaļa, konfekta. Autiņš baigi labēs. Pārsteidzoši labs. Nebija gaidījis no hibrīda neko tādu. Čik, ček. Atkal lukturīšu. Ielai. Hops. Mocam atpakaļ. Čik. No 3,6 litri, 4 litri vēl palikās. Arī vēl nav. Obišku. Čuk, čuk, čuk. Galvenais ir nokritīt. Negaiss palikās aizmugurē. Tur jau izskatās daudz gaišāks. Domāju, nākamais tad pusdienu pitstops ir pēc 397 km ādās bāga vismaz. Kad pildīšos, tad arī jātais pusdienas Latvijas. Vispār līdz Latvijai 920 km. Palikuši 8 stundas, ko braukt. Un ko rādās 210 km līdz Leišu robežai. Varam nobraukt 128 km. Ko var teikt, kad līdz Leišiem neizvilkam ar to bāgu. Būs jāpildās bez variantiem. Tad arī pusdienas laiks un tad jau atkal naucam tālāk. Vēl atlikuši 615 km un 5 stundas 47 minūtes. Neiedeva atskaits punkta, ielēju degvielu landiņu, bet nekas. Gan jau es viņam varēs pierieties savām ziņām. Arī tiksimies un tad jau arī izrunās. Cerams, ka viņš pados ziņu, kad ir veiksmīgi ticis mājās līdz audzē. Mums palika līdz Leišiem 125 km. Pusdienas vēl nesanāca iekost. Bet bāgs tad sanāk, ka esam salējuši 3 pa ceļam un vienu uz braukšanas kopā 4. Redzēs, izvilks līdz Latvijā 4. Ja bākai ir 40 litri, 160 litriem līdz Latvijai hibrīdi. Būs vai nebūs? Tāds ir jautājums. Kā liekas, kāds ir vispār vidējais patēriņš? Nobraukuši mēs kopā esam, līdz pateikšu cik kilometrus. 1220. Pulkstenis ir 12 minūtes. Ziņu diktors Kristaps. Tā kā, jā, turpinām braukt, skatīsimies, kā ar pusdienām gribās ātrāk tikt līdz galam. Jo kā tu apstājies pat iepildīt degvielu, ja tu tur mēģini iedzīt kāds 5-10 minūtes, tad iepildot degvielu, tu jau pazaudē 10 minūtes ļoti fiks. Tā kā, jā. Grūti ir piedzīt, bet pazaudēt ir fiks. Asfalta temperatūra poļos. Uz tā tablo rādās 45 grādi. Kā jums liekas, tas daudz maz, varbūt ierakstīt. Riepām ir 41, aizmugurē 46. Saķer ir, iet uz priekšu iet, lēni gāzīt. Leiši tūlīt būs, pateikšu, cik. Halo, Leiši. Būs robeža pēc 43 km. Kas notiek uz Leišu robežu? Ārprāts, kas par rindu. Tur jau viņi uz atpakaļ sākās. Vienkārši tagad sāk filmēt. Nē, reāli nebija tik daudz redzējis, ka tā stāv. Baigās pārbaudas laikam. Ko viņi pārbauda? Imigrantus. Sanāk no Leišiem uz Poliju iekšā. Mēs braucam taisni. 405 km atlikuši 4 stundas. Cik ilgā laikā var atbraukt no Vācijas līdz Latvijai, ieskaitot visas zaļās pieturas, degvielas uzpildes un ēšanu? Kā jums liekas, cik ātri var to izdarīt? Jo man liekas, pagaidām es būšu sasniedzis tādu savu personīgo rekordu. Es nebūšu laikam tik ātri atbraucis uz Latviju. Nevis tāpēc, ka tur tas vidējais ātrums būtu liels, bet tiešām tukšs ceļš un
ļoti raidi, viss bez kaut kādām aizstaršanām, bet to notiek. Laišos apstājos. Pēdējā uzpildu. Viediņā. Kaldienas 5. hops. Tur nekas vairs nebija it kā daudz palicis kilometru ziņā. 250 kaut kā. Vai pat mazāk, 180. Tam jāsalai. Jāpaņem kaut kas uzkost pusdienās. €80 dārgāk nekā Vācijā. Vācijā pat nebija tik dārgi uz bānu. Baigi dārgi. Latvijā gan jau vēl dārgāk, bet parasti jau lēšos lētāk. Tas ir, ne? Aču. Kopš kuriem laika hotdogs maksā €4. Pēdējā uzpilda. Šitā ir tā, cik mums tur bija. 70, 68, 53, 55, 56. Kaut kas pie €300, ja? Diezgan daudz. Bet nu braucām arī. Ātri. Tāpēc arī gan jau ir tik daudz. Labu apetīti tev, Kristap, un veiksmīgu ceļu. Novēlu. Vieda Lietuvas. Esmu gandrīz ticis līdz Taurāgas pagriezienam. No Kaunas bānu braucot, vēl paliek 30 km līdz no pagriezienam. Taurāgas appuls būs. It kā es braucu no Vācijas uz Latvijas pusi, bet atgriežos tāpat laikam Vācijā. Tikai šitā skaitās mazā Vācija, jo nereti es arī rakstīts tikko no Vācijas, bet ir tikko no Taurāgas vai Kaunas. Tā kā no Vācijas atpakaļ Vācijās tomēr es nekur tālu neesmu ticis, tikai uz mazo Vāciju. Atkal būs jāpildās degviela tieši pirms Latvijas kaut kur. Bet, raiti vēl aizvien iet, nav tik traks satiksme. Jāņas laikam viss lēšos svin. Poļiem arī ir jāņi, diez, vai tas arī jautājums. Tāpēc varbūt bija tik ļoti brīva satiksme, tik maz auto. Viss jau ir svinībās iekšā. Kā 21. jūnijas līdz svinībām tur vēl var paspēt, bet no citiem jau patīk laicīgi sāk. Tā kā jā, turpinām braukt. Policija radaru, un es nepiedramzēju. Ko tuvojamies Latvijas robežai, es izbraucu šoreiz caur Jaunakmeni. Veids tā rādīja, ka būs tuvāk, uzticējos viņam, parasti braucu Jonišķi, tas gals. Bet ko es varu teikt pa Lietuvu? Lietuvu pārsteidz ar hotdogu €4, iespējams tagad maksā hotdogs 3,99. Un es ceru, ka uz tā Kaunas bāna nenofočēja mani fotoradars. Pārējais it kā viss glūdi. Tās tāds divas lietas. Par braucienu atlikuši vēl 92 km, stunda 10, bākāja 455. Cik sanāk bāks, laikam beigās 5 salē, ja? Kopā ar visu sākumu. Bet rītā noteikti aizsīšu malkāk apskatu, nevis aprakstu. Nē, jau mežģās, bet diezgan labs laiks. Bet tikšu līdz tukumam, tad pateikšu beigās, cik ilgā laikā es nobraucu un kādā laikā iekļāvos. Jo man liekas, diezgan raiti man gāja tiešām tā braukšana. Man 100 punkts tādinās, nē? Vai nē, kas tur ir ārā? Likās, kad... Tie kaut kādi piknikotāji, es domāju, muitinieki. Jaunakmeni, robeža. Iebraucot jau pirmie Latvijas policijas stādinās, nestādinās tādas numurs diez. Auce. Pabraucīt kā viss mierīgi. Tikko izbrauc cauri Aucei, tad rīt dod ziņu, ka brauc uz tukumu, te jau tiekās. Mazo video uztaisīsim. Apskatu kopējo. Arī kādreiz Jāņa vainagus uz ceļu tirgoja. Pirmo reizi, pirmos 103 latus dabūja dienā. Vispār likās kosmos. Es nepateicu, cik degviela palika pāri. 345 kg palika pāri, tā kā. Jā, diezgan
Tātad, nu ko esam auto 2000, arī Andis ir atbraucis veiksmīgi, un Bendīts ir ar dzeltenajiem numuriem. Kad reģistrēs, Andi, pēc svētkiem līgo? Pēc svētkiem reģistrēs. Andis atbrauc 330 prefu, un es atbraucu ar faceliftu. Pastāstīsim, kā mums gāja. Andi, cik tev stundas bija jābrauc aptuveni? Aptuveni kaut kādās 16 laikam sanāk kaut kur. 17 stundas bija. Es atbraucu 13 stundās 10 minūtēs, bet Andis vēl dabūja iebraukt Polijā. Jā, es Polijā, es vēl pa ceļam pagulēju bišķiņ, nu, tā nekur neskrienot, teiksim. Vidēji uzreiz, lai patēriņu vēl neteiktu, cik es bāks, es ielēju 5 bāks, man tagad ir vairāk pa pusi vēl iekšā. Cik tu, Andi, ielēji? Es ielēju 3 bākas, principā, un tagad ir pilna bāka. Principā es izbraucu 3 bākas, reāli. Nu, es noteikti pa pusotru bāku vairāk. Atbrauc it kā es ātrāk, vidējais patēriņš, cik tev ir? Man ir 5,3 un man bija apmēram 120, 130. Nu, tā vidēji 120 ātrums bija. Nu. Man ir 8,7 un ātrums ir diezgan lielāks. Bet ko es gribu ar šo teikt? Iespējams ir tiem džekiem, kas man iepriekš rakstīja YouTube, ka hibrīds ir ekonomisks arī pa šosei. Teiksim, kad ir, vai ne? Nu ir. Jā, ja brauc normāli, tad ir viņš ekonomisks. Jo es biju domājis, ka tiešām tā ir diršana ar upi, var sakot, jo es ar Volkswagen grupas 1.4 Škodu braucu Rīga atpakaļ, man bija 10 litru patēriņš, bet šitiem kāds motors vispār nāk, divnieki? Divnieks. Varbūt tāpēc arī tas divnieks to patēriņu arī samazina. Tā kā ir iespējams ar to hibrīdu arī braukt tālos gabals, protams, ātri izlādējās tā baterija. Baterija ātri izlādējās, bet vienalga, tas vidējais jau tāpat ir patēriņš normāls, salīdzinoši. Es saku, man viena lieta nepatīk, ka tā baterija izlādējās, ka viņam tās ģorgāšanās, es nesaprotu, ka pārslēgties, ka nē. Kad viņš tur viņš tur paģorgājas, bet, ka pierod nav tik traki. Bet, tiešām, ka pierod man arī likās, vai traki. Jā, ir ok. Bet sākumā bija traki. Salīdzinot ar Toyota, BMW ir daudzreiz labāks, viņš tik daudz neraus kā Toyota. Es par to pašu gribu Volkswagenam teikt. Volkswagens ar daudz vairāk raus, likās, ka tā diezgan kārbi ir sačakarējusies. Jā, BMW tā nav, Toyota vairāk ir, kad es braucu ar hibrīdiem, viņš ir vairāk tos raustī. Tātad BMW ir priekšā gan elektroauto ziņā, jo viņam izturīga baterija, gan arī hibrīd ziņā. Es tad laikam tagad ieteiktu, jo no hibrīdiem izvēlēties BMW, ja? Jā, BMW būs labāks noteikti. Jo izturīgs un... ko es gribu ar to visu pateikt? Andim noteikti jāielīno tonāt logu. Obligāti. Jāuzliek smukāk Latvijai diski. Latvijas diski jāuzliek priekš Latvijas, bet būs. Un tiešām būs lastačka. Pa faceliftu arī domāju, ka cilvēks būs apmierināts. Brauks pakaļ, viņš sakārtos līzingu. Vēl kaut ko, Andi, pateikt? Vēlēs varbūt. Jābrauc uz auto 2000. Ja grib mašīnu. Vāc lauku vai šitiem pat auto 2000 nav problēmas. Tā kā mēs nedaudz parādījām, kā var atbraukt ar hibrīdu ekonomiski un neekonomiski, ātrāk un lēnāk, prātīgāk, es pat teiktu. Beigās pierādās tas, ka hibrīds ir laikam ekonomisks, bet šoreiz dod ķeksīt BMW, kad ir ekonomisks. Ar Volkswagen vajadzētu mums vēl atbraukt. Tur es saku, ka nav tik labi. Kurants arī saka, viņam ar Toyota nav labi veicies. Ekonomikas ziņā, tā kā... Kā būs vēl jātestē kādreiz, jātestē vēl. Varbūt, Andi, tev jāņem ar mums, ja kāda mašīna jādzen. Varētu vēl vien testu uztaisīt Volkswagen, ne? Jā. Tā kā paldies, ka skatījāties šito sēriju. Gribējām parādīt, kā ir ar hibrīdu atbraukt no Vācijas. Jūs vispār redzējāt, kā ir braukt no tās Vācijas. Cik bieži jātankojās, šitam bieži bija. Šitam bieži, tā bāciņa ļoti maziņa. Pārāk maziņa. Līdz zaļai pieturēs pēc. Jā. Tā kā tāds bija apskats Vācija, Latvija ar 2 BMW benzīniem hibrīdiem. Paldies, ka skatījāties šo sēriju un līdz tikšanai nākamreiz, ja? Peace. Peace, čulohu.